Te ir tā kā apokalipse. Ak, Dievs! Lūdzu, nenospiediet nevienu skolēnu! Skolēna sapnis ir skolēna apziņas, nekontrolēts redzes, retāk dzirdes tēls. Sveicināti skatītāji, klausītāji! Es nevaru zināt, varbūt par tūstītāju. Un šodien esmu Ogrē, mazgāsim automašīnu kā parasti. Bet pats galvenais šodien ir Daugavpilī Superaņas meetups. Kas var būt foršāks par to? Tas ir reāli forši. No sākuma vajadzēs pamazgāt mašīnu un uzpildīties pilnu bāku, jo šobrīd ir tukša. Tātad sāksim ātri, laika nav daudz. Minūte un 50 sekundes. Mēģināsim tagad šo visu kaut kādā veidā noskalot, bet tā bija kļūda. Īstenībā, dārgie draugi, tā bija kļūda, jo neizdosies. No sākuma vajag tās putas izskalot ārā, un tā tu tikai normāli var mazgāt. Būs jāmet arī €2. Bet es vēl īsti nevaru pateikt, vai būs Superaņas meetups vai nē, jo paši saprotiet, Superaņa ir Superaņa. Un ar viņu, tiešām tur neko nevar zināt. Nē, ir ok. Labi, braucam. Laika nav daudz. 12. jau vajadzēja būt vietā. Ko, dārgie draugi, benzīna bāka mums ir tukša. Šādi mēs nekur tālu netiksim, dārgie draugi. Ko, dārgie draugi, mēģināsim kaut kā uzpildīt tomēr. Cerams, ka kaut kas te būs. Ir, viss strādā. Super. Bāka ir pilna, varam doties. Bet, diemžēl, tikko saņēmu informāciju, ka Superaņas meetups ir atcelts. Neko. Būs jābrauc uz Fantas meetupu. Neko darīt. Brauksim uz Rīgu, uz Cinnamonu, uz Alfu. Redzēsim, kas tur būs, kas tur notiksies. Cerams, ka būs jautri. Beidzot Alfa. Iesim iekšā, skatīsimies, kas tad tur īsti notiek. Ko, dārgie draugi, beidzot esmu. Tad es kaut kā Cinnamonu. Redzēsim, kas tur būs. Čau, kā labi iet? Slikti iet, iet labi. Iet labi. Atlidoju no Ogas. Ko, dārgie draugi? Te ir diezgan daudz cilvēku. Čau. Vismaz tikšu rindā priekšā. Jūs jau mani ielaidīsiet. Čau. Arī vlogā tagad, jā? Un šeit, dārgie draugi, mēs varam redzēt, kā Jorets filmē savu vlogu. Jā, un es arī filmēju. Es filmēju arī. Es redzu, kur aizsardzība, lai mazums izrauj. Tad īstenībā vajag pastīties. Es jau veicu, cik maksā GoPro Hero 4 Silver. Domāju, kā 300 eiriki. Tad var pārdot, ok? Viss šis ir mans kanāls. Turmāk video būs tikai no manis. Fotografē kungs. Labi. Mēs vismaz tiksim iemūžināti. Ko tur vajag mobilos rādīt, lai tiktu iekšā? Vai tas tikai, kas grib uz kinos, jā? Viņai ļoti tantītei nepatīk, ka viņa filmē. To aizsmērē viņai seju. Kas tur aizgāja? Viņa man uzbrauc par to, ka es viņu filmēju. Jo viņa negrib. Viņa man nepateica to, viņa pateica tev. Jā. Skolēnai nepatīk acīm redzot. Tad šeit jau sākas jautrība. Jā. Ko es gribu pateikt? Ko es gribu pateikt? Abonējiet manu kanālu. Jā. Būšu priecīgs jūs abonēsiet manu kanālu un Skolēna sapnis. Obligāti abonējiet. Kā saucās tavs kanāls? Simple Sounds. Jā. Vienā video klipā bija, ka es jau sāku vlogot, nozakt tavu kameru. Bija, jā? Jā. Laižam iekšā, bet Ak, Dievs! Tas ir īsta dabka, to es saprotu. Šeit kādu skolēnu var arī saspiest, jomaju. Te ir tā kā apokalipse. Ak, Dievs! Lūdzu, nenospiediet nevienu skolēnu. Labāk tā... Mierīgi, iekšā. Labi, ka esmu garš, savādāk man te nospiest. Tev mierīgi, nepaklūt. Apsteidžamies visi vietās. Tie, kas ir apsēdušies, klausās kārtīgi. Ieslēdzam savus mazos vidas aparātiņus. Viens krikušais. Tās paciņas
un fantas neaiztikt tagad pagaidām. Čau, vecīt, kā Viper! Čau! Viper, čau! Kas tur ir iekšā? Es nezinu, bet, tā, mēģināsim saprast, kāda šai paciņai ir gabarīti. Tiem, kuriem nepietiek vietas, diemžēl jāiet ir ārā. Joks, protams. Jūs varat sēdēt uz stēpēm. Garumā mums šeit ir 15 centimetri, un platumā es varbūt nepateicu. Kas tur ir? 11,5. Es vienkārši mēru savā stilā kā parasti. Pak, jo pirmie iet projām. Ķipat atpaņem fontu, paņem samagāt paciņu un es tingos. Maleči. Nē, tā nenotiks. Tā šoreiz nenotiks. Un kungi, ar vērtējiem aplausiem ovācijām sagaidām Fanface TV! Sveiciens Elvē Jarānam, rekur visu aplausu iedodam Elvē Jarānam. Ir atnācis atbalstīt pilnīgi visus, kas atnākuši pilnīgi visi YouTubers. Meklēs Blūnu, Natāli, Paulu un Labi, Jarānu. bet pats galvenais laikam ir ne mēs, bet meitenes. Tāpēc meitenēm aplausi. Jā, lo. Labi, ar ko mēs sākam? Tā. Ar Bozolē savākiem! Ar Bozolē salātiem? Jā! Bozolē čipsiem! Jā! Ak, Dievs. Vai ko jūs dariet? Nekad neēdiet Bozolē čips. Es esmu taisījis! Tā. Nu ko? Kā jau jūs zināt, mēs jau filmējam diezgan ilgi. Jā! YouTube'ā no 11. Jā! 2011. gada, jā. Jā, un. Baigi tāls ceļš ir iets. Daudz heiteri bija. Tas ir visiem. Jā, bet Heiteris vīs! viņi sūst, jā, bet pats galvenais, neapstājieties, turpiniet darīt, jo mums teica, jūs esat nekas, jūs esat bomāri, bet mēs esam tagad šeit. Bet jebkurā gadījumā mēs joprojām esam bomāri. Protams, Tikai mēs esam šeit. jā, bomāri jaunā līmenī. Cik es sapratu, jā. Jāsaka godīgi, kā ir. Nu kā? Mēs bišķiņi esam aizmirsuši, jā, kas mums ir jāsaka, bet es zinu to, ka mēs atrādīsim šodien pāris videoklipus. Jā. Pāris videoklipus Gan saistībā. pirmo, gan mūsu pašu pirmo vidiku. Kas tikko notika? Jā, tas tikko notika, tie, kuri zinās, ar to mēs sākām YouTube'ā, bet, protams, mēs nesākām filmēt ar šiem videoklipiem, mēs jau diezgan sen filmējam, bet YouTube'ā mēs ielikām tieši šo vidiku un vai var palūgt parādīt šo videoklipu, kas tikko notika. Labdien, Fanface TV videoklipu! Nē. Šodien mēs parādīsim šis nav tas. kaut ko nebija. Šis nav īstais video, vajag pārslēgt. Un tā. Tas tie laiki bija patīkami. Paldies! Es montēju. Skaties, Gintiņ tak filmē Johaidī. Filmē, gameplays. Nu, ko laikam mēs esam šeit? Re, kur vēl Dievs? Dodamies tur. Ei, kāpēc nav bijuši Māris play, gameplay? Tāpēc, ka nav? Filmē mani tu plantu paut. Neko nesaprātu pat. Nu, ko? Mēs nonācām šeit. Jāsalīdzina. Jā. Nu ko? Nu ko, vecīt? Gatavs? Nevajag. Atcerieties, beidzot es vēstani. 4K kvalitāte ir. Viņš vispār pāk. Labi, tad arī jābeidz. Paldies, ka noskatījāties. Oh my God. Jā. Ko
kurā mēnesī mēs sākām YouTube? Aprīlī! Sandus Kā jūs zināt? Sandus bija pirmais. Paldies. Lūdzu, vecīt. Viņi visi Aplausos. Re, kur vēl tev papildu. Tātad, kurš ir Fanface TV Jā. skatītākais videoklips? Nē, Jārāns nebija pirmais. Nē, tas ar melno jaku bija pirmais. Skrien pāri galvām, lejā vienkārši lido. Tātad, tie, kas atbalsta Fanface TV, lūdzu atbalstiet arī Meklējam Blue. Iedodam viņam tikpat liels ovācijas, cik jūs dod mums. Pat vēl lielāks. Ja? Ok, dāmas un kungi, ar vētrādiem aplausiem sagaidām Make Life Blue! Tā ir viņa, lūdzu, Pauls, skatu ir tava, viņi visi ir tavi, un tu vari sākt. Mikrofons ir ieslēgts? Jā, ieslēgts. Muce, es svinēju, viss ir kārtībā. Jā, es esmu Meklējam Blue. Redz, es svinēju, Fante, viņš man būs vispār ritīgs, kas ir ļoti cringe nosaukums, ļoti cringe video, tos video jūs piedodiet neredzēsiet. Bet, jā, vienmēr sakot, kādēļ es taisu YouTube video, man ir milzīgs prieks, Katrīna, ka tu taisi, jo viņa ir tas cilvēks, kurš man teica, ev Pauda, vai taisim YouTube video, tas bija briesmīgi, Katrīna, bet, laikam, paldies tev. Un tas, ko es jums gribēju parādīt, ir mans pirmais video manā Meklējam Blue kanālā. Man šķīta, ka tas bija labi, un es skatījos mirkli pirms nosūtīšanas šo video, un es sapratu, cik ļoti slikti ir. Būs ļoti cringe, lūdzu, cringeojiet līdzi ar mani, un jā, es domāju, mēs no sākuma varam apskatīties, un tagad jau es jums arī kaut ko pajautāšu. Jā, čau. Es gribu neveikli. Vai 2. septembris, tiešām nezinu, kad es mieli, kā es to stāstu. Skolas laikā ir svarīgi izvērtēt prioritātes, kas tev ir svarīgākas tieši tāda dienu laikā. Varbūt man tās būtu mācības, bet varbūt kādam citam tie draugi, tāpēc uz priekšu un padarīsim šo gadu par neaizmirstu. Tas arī viss, tad paldies, ka tu skaties un lūdzu abonēji, tu to neesi izdarījis vēl tagad. Un tiešām novēlu jauku jaunu mācību gadu. Veiksmīgi! Es nezinu, nē. Bet tā kā Fanface TV teica, ka viņiem nebija kauns par to, kā viņi uzvedās agrāk, un tādēļ jūs arī rādījāt savu pirmo video. Es varu atzīt to, ka man ir briesmīgs kauns ne par šo video, bet par to, ko jūs vēl neesat redzējuši un arī neredzēsiet, jo mans Dievs, kur bija mani vecāki, Katrīna. Nē! Jo es jums varu pastāstīt, kā tas bija, viņam es arī runājusi video par to, bet vienmēr sakot, Katrīnai bija iPads, kurš tas iPads bija kaut kāds otrs? Trešais, nu lūk, tas jau bija fancy tajā brīdī. Un, jā, mums bija balta lapa, kur bija ar zilu marķieri uzrakstīts angļu valodā teksts. Es nezināju neko no angļu valodas, un es centos runāt angliski. Un man ir ieteikums jums, ja jūs gribat taisīt video, runājiet latviski, vai ja jūs runājat tikpat labi angliski kā Natālija, tad taisiet angliski. Bet, ja jūs neesat pārliecināti par sevi, lūdzu, nedariet savu kaunu, ja jūs to nožēlosiet, ticiet man tagad. Tas ir briesmīgi. Un tagad es jums gribu pajautāt, kāds ir mans pēdējais video, un tad jūs arī gan jau dabūsiet kādu balviņu. Jā. Vienu, abas. Kāds ir pēdējais video? Ko? Kāds ir pēdējais viņai video? Es nezinu, es neskatos viņu. Vēl viens jautājums. Man būs vēl varbūt 2. Jā. Cik tieši man tagad ir abonētāji kanālā? 100 abonenti! Ok, pagaid. 100,000! Miljons! 1000!
Ok, labi, jūs nevienus jāizsniegšos, ka es jūs dzirdēju un es iedošu jums dāvaniņu. Kura no jums, tu zaļajā vai tu puķainajā? Kura no jums? Tāds būs kaut kā. Lūdzu, reku vienai un reku otrai. Lūdzu, paldies. Kurš ir mans skatītākais video? Jā! Yes! Vēlreiz aplausus meitenei. Ar zaļo džemperi. Kā zināt, kā patīk puisim vai kā patīk Jā, puisim? citu puiši. Kā tu to zini, klausies? Es nezinu, tur jau tā lieta, tur ir tāds. Tā ir izstrīk. Tas īstenībā pavisam ļoti vienkārši. Es varētu kādreiz jums pastāstīt. Bet Jā, tagad notiek. droši, okei. Bet jā, tas arī laikam ir viss. Man sauc Meklēju Blue. Teikt, ja jūs neesat man abonējuši. Fanfest TV cilvēki, lūdzu, paldies. Paldies! Paldies, 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 Paulēni. Gāzi tu var nolaist, ka tu esi mazo māju. Tā. Vai jūs esat gatavi? Esam atskaiti visu reizē 3, 2, 1 un sākt, ja? Sapratāt, ja? Visi saka uz 3 šeit. 2, 1! Aiziet, sākam, aiziet. Tā gāzīte nolaista. Dzeram. Jūs noteikti ziniet, cik daudz jādzer. Mums ir viens Reinards, un otrs ir Zālīts. Nezinu, cik īsti ir viņu identitāte, cik nē. Puiši, nu kurš zina, cik jānodzer daudz ir? Kurš zina? Tu zini, jā? Pusi no pudeles, jā? Pusi no pudeles. Nav, vēl nav. Vēl nav Fanta rotē, bet viņi neuzrotē pārēji. Ja ļoti tu, puiši, bet jums... Apsēdies! Nav. Nedrīkst sēdēt, nedrīkst. Nedrīkst sēdēt. Redz kā, augstais 5 vecī. Tas ir Reinars, dāmas un vētēn aplausi. Natālija Knipše, lūdzu. Natālija. Jā. Kā tu jūties? Es jūtos diezgan labi. Great. Ko tu vakar labi darīji? Man bija žetoni vakar, es eju 12. klasē, kā es esmu vecāka par kad ir Liela 10% šīs zāles. Un es uz tie 10% laikam, ne? Mēs sastāvam tos 10% pāris. Labi, Natālija, zāle tavā rīcībā, šo visu ļautiņu tavā rīcībā un droši sāc savu uzrunu un savu prezentāciju. Tātad, jā, es esmu Natālija un es video taisu jau kādu laiciņu. Un man video, manuprāt, ir nedaudz citādāki nekā lielākai daļai citu Latvijas YouTuberu. Un iespējams, tāpēc ļoti daudz no jums vispār nezinu, kas es esmu. Bet, es arī esmu sagatavojis vienu video, ko es gribu parādīt. Tas būs nedaudz dīvains, tāpēc vienkārši mēģināt visu uztvert ar humoru. Tā ir kaut kāda šausmu filma, ko? Būtu labāk vēl skaļāk uzlikt. Būtu vēl labāk uzlikt te nomīt. Oj. Puisis prātīgi. Shake. Aplausus, vētrēns aplausus Natālijai Knipšei. Video par to, ka man naktī ir visradošākais laiks, kad es rakstu arī scenārijus un daru tādas lietas. Un otrs jautājums varbūt nedaudz sarežģītāks, bet tas ir viens no maniem video, kas ir latviešu valodā, tāpēc varbūt jūs zināsiet. Tas ir par ko es visu laiku sūdzos, kas man Latvijā ne... Par izglītības sistēmu! Tieši tā! Paldies! Taisam! Un šāda smuka kladīte šeit. Čau visiem, tā es Paula. Un arī ir jāpastāst par sevi kaut kas, kā vispār sāk filmēt video. Tas bija pirms 4 gadiem.
2. martā paliks 4 gadi jau. Un man bija 13 gadi, kad tas viss sākās. Tādēļ tas nozīmē to, ka es biju ļoti maza meitenīte, kur neko nesaprat, ne no kamerām, ne no montēšanas programmām, pilnīgi neko nesaprat. Tā vienkārši darīja to prieka pēc, jo gribēja iepriecināt sevi un citus. Un tāds arī sākās, un tāds arī turpinās. Šobrīd, ko es varu pateikt, ir tas, ka, manuprāt, video kvalitāte ir augusi, jo tas ir loģiski un tā tam būtu jābūt. Un arī saturs ir citādāks nekā kādreiz. Un tādēļ es vēlos parādīt tādu kā video montāžu par maniem pirmajiem video. Es izgriezu ārā tieši šos te blooperus, aizskadrus, kas bija ļoti dīvaini, ļoti smieklīgi. Un ir tādi, kur es uzveros kā tipiski 13 gadniece. Tādēļ daudz kas ir mainījies, un es ceru, ka šī montāža patiks. Un lai iet, aiziet! Čau visiem, šeit Paula. Ko es vēl pasaku par to? Nākamā lieta par kosmetikas maciņa ir šis L'Oreal Feather Lash skrobsaturs. Viņš ir iesēdies ātri. Nav, gan nav. Ir, pagaidi. Abonējiet man kanālu, abonējiet manas māsas kanālu, PewDiePie, un viņas linku es ielikšu lejā kastītē. Es paldies jau par visiem maniem 41 abonētiem, es tiešām esmu priecīgi par to. Kadra! Vai tev ir ko teikt šajā sakarā? Neko es negribu teikt, tas tu tieši nomir labāk. Jā, paldies, tas arī viss. Kā jau var redzēt, tas mainīsies gan izskata ziņā, gan arī uzvedības ziņā. Paldies, paldies tiešām. Un tagad laiks izspēlēt šīs te jaukās dāvaniņas. Kā sauc manu suni? Čirdar! Čirdar! Jūs noteikti zinat, kā sauc manu māsu. Kā jūs zinat? Šaule! Cik gadi aprities manam YouTube kanālam? Wow, tā ir baigi! 4 bija, paldies. Un tas arī būs viss. Kā jūs izdomājāt uztaisīt to drāmu, ka Kaspars ir aizbraucis ar naudu? Okay. Tas bija būtībā tāpēc, ka Kaspars brauca ceļojumā uz nedēļu un man nebija ko filmēt. Un tāpēc mēs izdomājām ar Kasparu, davai uzfilmēsim kaut ko tādu, uztaisīsim, sacepsim, sakurināsim, kā saka, publiku. Un būs cilvēkiem, ko skatīties īstenībā, kamēr viņš ir tajā ceļojumā. Tas ir būtībā vienīgais iemesls, kāpēc tas notika. Zināt, kas ir Latvija Big Boss un vai jūs viņu skatāties? Samuēls TV tas ir. Jums ir mikrofoni, droši slēdziet iekšā, atbildiet. Meitenes jautājumi arī jums ir atbildiet. Ieslēgt tev? Reku, Natālija, tev varētu. Tagad skan. Magic button. Es nezinu, nē. Sorry. Šeit atbild nezinu, Natālija? Arī nē, Arī nezinu. Paula? Diezgan dzirdēts. Es labām nojaušu, kas varētu būt, bet es īsti nezinu. Un puiši? Es teikšu, ka tas esi tu, vecīt. Redz kā, tas ir viņš, vai? Jā, re, kur ir! Būtībā tā. Ja jūs skatāties diezgan ilgi šito kanālu, tad jūs atceraties, kas tikko notika no 1. un 2. sezonas. Tur bija sērijas datoratkarīgais, ja? Kaut kas datormaniaks, vot. Un no turienes radās šis tēls par datoriem, kurš ir tāds datorgeeks. Un tad vienu dienu mēs izdomājām, vai vajag atdzīvināt šito tēlu, un tad radās tas Ints Zilais, un sanāca diezgan smieklīgi. Kuram ir jautājums te es Paulai? Ceļ roku augšā. Tā ir meitene brillēm, lūdzu. Kurš tev iedrošināja taisīt YouTube video? Čirdars. Man šķiet, ka Čirdars vēl nebija YouTubers, kad es sāku. Man tā šķiet. Bet... Kur bija tos iedrošinājums? Jā, es diezgan sen sāku, un tad nebija daudz latviešu YouTuberi vēl. Un tas nozīmē, es būtībā ar amerikāņiem iedvesmojos, tā kā, jā. Tu domā par to, ka kanāls Sodītas Sieram pamet YouTube, vairs neveido video? Es nezinu. Tas čalītis, viņš visu laiku kaut ko dara aktīvi tāpatās.
Nu, tas ir no viņa atkarīgs. Īsti nezinu, kāpēc viņš pameta. Viņš vienkārši visu ko citu dara. Ko par to domā? Viņš ir vietējais un viņš ir ļoti apņēmīgs cilvēks, daudz ko dara. Tā kā, lai jau viņam veic. Sīru mazāk laikēs. Čirdars TV, Betuks TV. Man nav tāda viena mīļākā, es skatos gan Fantasy TV live streams vienmēr. Es vienmēr par ko iekomentēju. Skatos vienmēr meiteņu video arī, man ļoti patīk. Uldons arī esmu skatījusies, jā. Es visu skatos, es patiesībā, man nav tāda viena mīļākā, es skatos visus un es visus atbalstu, tā kā jā. Latviešu YouTubers mīļākais. Sākās, te ir 3 lielas latviešu YouTuberi, un es laikam... Nu, viņi ir viens veseli. 1, 2, 3, 4. Nē, es tevi neskaitu. Tu neesi lieliski, ok. Nu, nē, es nezinu, man viss. Visi mīļi. Ok, labi, griežam tālāk. Nākamais jautājums meitene zaļajā džemperī ar buļļiem. Kiss Mary Kill. Kanye West, Leonardo DiCaprio vai... Justin Biebers. Leonardo DiCaprio, jā, bija... Kas vēl? Kanye West. Kanye West, ok. Cēt laikam jau Leonardo DiCaprio, nobučo Justinu Bieberu. Un Kanye Westu nu īsti man negribās tik rupi teikt, jo viņš ok. Es baidos to vārdu teikt. Nu jā, paliksim pie tā. Oj. Paldies, diezgan smagi, bet nekas, griežam tālāk. Puisis spalvenē kapacitāte, jautājums tev, lūdzu. Vai tu iepirsti sejā konferenci? Šeit mēs vēl izlaidīt ārā no šīs zāles. Nē, joks. Manuprāt, pirmdiena ir pārāk tabū jautājums ļoti daudz cilvēkiem, bet ne man, tāpēc viss kārtībā. Tabū ir tāda, riskanti jautājumi, ko uzdod, bet man, protams, ir pilnīgi vienalga. Tāpēc, ja puiši būtu gatavi, es labprāt iepirst viņiem sevi. Aņka play, ok. Vai tev patīk Aņka vislabākā? Tā ir mana sieva. Tāda jautājuma uzdošana ir lieka laika tērēšana un nevajadzīga cilvēku apsmiešana, tāpēc es labprātāk neatbildētu šo jautājumu. Jūsu maisiņos iekšā ir kuponi, McDonald's kuponi, tie ir McDonald's maisiņa. Tie, kuri neiedeva, tie būs iespēja dažiem no jums laimēt viņus. Iekšā ir kuponi, tos kuponīgs tagad jūs varēsiet droši doties lejā, un tur iekšā ir vidējais komplektiņš, jā. Tur ir tērēniņš, kartupelīši, burgerīts vai naktiņi, ko jūs paši izvēlaties, jā. Bet jūs vēl neiet, jo tagad būs laiks autografiem. Man prieks, ka tu dzīves. Jā, paldies. Man arī prieks. Veiksmi, jo tu reāli traki. Ja nereāli tur. No Veso vai Meso, Veso. Ir kāds, kurš ir jūtās, ka mums galvas kaut kas pietrūkst. Kur viņi ir? Es nerunāju par apmetojumu, bet runāju. Varēs norkomēt man savā vlogā. Abonējiet Joloks LV. Augšā sēž. Vēlreiz? Joloks LV. Labi, abonējiet Joloks LV. O, skolēns apmest. Parakstīs nevajag. Arī lūdzu parakstīties. Droši. Ko es daru savu dzīvi? Nezinu. Es tam Fanface TV blakām parakstīšu. Jopci, oh my god. Grūtākais cilvēks. Jo, es varu rakstīts, jā. Viņš uztrauc. Var parakstīties. Tur ir. Šim jau ir jau. Viņš jau dzīves mērķi ir izpildījis. Yes? Pagaid, man pildpāli jāatrod, es to jau Tas ir tavs arī pasē, ja? Tagad varētu viltot? Jā, var viltot, jā. Mierīgi. Reāli, jūs nesat. Tā, dārgie draugi, tagad būs lifehacks, kā nopirkt youtuberi. Kā nodāja? Jā, kur mums ir youtuberis. Viss, es tevi pērku, lūdzu. Pagaid. Sorry, vecīt. Es vēlāk. Nice. Rubļi, jā? Nice. Tā kā nopirkam. Jarāns ir nopirkt. Tagad es būšu skolēnu sapņu īpašumā 24 stundas. Jūs gribat? 50 rubļi, jā? LV banāni iedos autografu. Šeit LV banāns nav, šeit LV jarāps. Mēs iesim jāparakstīties. Jā, var lūdzu parakstīt. Nē, jāsāk tret. Mēs atstājām Fanface TV ideālu vietu. Jo! Selfie! Jo! TV, puiši, super zvaigznes rīkojam uz izejas pusi. Lēnām, tik pat dapar. Mēs esam savus pusi. Man vajag bildi ar tevi, man nav bildi. Gaismīnās, pagāj. Oi, sorry.
Ko, dārgie draugi, te ir vesela banda. Nav zināms, uz kuriem mēs dodamies. Sakojam, Kādas reizes, kā es to subscriberus dabūju? No, davai. What the fuck? What the fuck? Oh, shit! Oh! Ko jums dara? Oh! Pietiek, veci! Veci, pietiek! Oh! Oh my god! Davai vēlreiz, davai, pēc. Tu nesalaudīsi, nesatraumēsi savu tā? Davai, tas vēl. Paga, nesāc! Tagad visi. Kroč, šis būs trākākais, ko es esmu redzējuši. Viens. Kas? No, what the fuck, paskatīt. Jā, es esmu LV Jarāns. Man ir liels banāns. Es esmu te rockers. Abonē Joret. Kas tagad notiek? Man prātā ir kodiems. Nē, nav. Es vienkārši te jokoju. Es gribu iet tagad čučēt, čurāt. Es vienkārši gribu rukāt. Viss par bīti jāmaksā. Bet jūs kopīrājat uzliksiet, jā? Tu no bīti, jā? Uzliksim. Var uzdot vienu jautājumu, ko es uzdevu Krievu YouTuberim Ivan Gajam, kuram 10 miljoni. Es uzdošu jums to pašu. Kas skolēna dzīvē ir pats svarīgākais? Oh my god, es uzskatu, ka svarīgākais ir... Nē. Siekas. Mike Josh. Būt iecietībai. Jo tas ir galvenais. Jo skolu nevar pabeigt vienkārši ejot uz skolu. Ir jābūt motivācijai pabeigt to skolu. Mācieties skolājiem. Jo nav viegli pabeigt skolu. Nav viegli pabeigt, jā. Mācieties, ja jums gribās mācīties. Nu, respektīvi pabeidziet vidusskolu vajag obligāti pabeigt. Bet tālāk. Galvenais ir jābūt spēkam reāli pabeigt. Tas ir viss. Par pārējo aizmirsies. Nauda pofīgi. Viss pārējais pofīgi. Galvenais ir spēks. Atrodiet sevi spēku. Brīži teica, ka filmē video daļa nauda. Tas bija joks. Labi, paldies. Jūs pīpējat sēnes? Mēs pīpējam dzīvi.